Esiet sveicināti jaunākajā šī raidieraksta epizodē. Mans vārds ir Mārtiņš Spūris. Es esmu TV un radio raidījumu vadītājs, un man patiešām ir liels prieks un jāsaka arī pagodinājums sarunāties šajā dienā ar Eiropas parlamenta deputāti, kura Eiropas parlamentā darbojas jau no 2004. gada. Tā ir Inese Vaidere. Iedomājieties, no visām pasaules vietām, kuras šobrīd varētu būt, un no visiem laikiem, kuros es varētu būt, es esmu 21. gadsimtā, un es šobrīd esmu šeit Eiropas Savienības mājā kopā ar Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri. Esiet sveicināti! Sveiki, labdien! Es mazliet tā filozofiski iesāku šo sarunu tāda iemesla dēļ, ka es veidoju podcastu, kas saucas Laika kapsula. Un savā podkāstā Laika kapsula es viesiem, pirmkārt es sarunājos ar saviem laika biedriem, jo man šķiet, ka bieži vien varbūt mēs ikdienā nenovērtējam to, ka tas ir unikāli, ka mēs dalām vienu laiku. Iedomājieties, visa dzīve, kas jums ir bijusi, kas man šobrīd ir bijusi, ir aizvedusi pie šī mirkļa, kur mēs ar jums esam vienā brīdī. Un kāpēc es ar to sāku? Tāpēc, ka sarunas gaitā es gribētu jums pavaicāt, kas ir tās 3 lietas, ko jūs liktu savā personīgajā laika kapsulā. Es tagad palūkšu vienu, tad sarunas vidū otru un noslēgumā 3. Kāds pēc, pieņemsim, 137 gadiem staigātu pa Liepājas pludmali, vai ne? Viņi pamanīja, tā tur ir laika kapsula, tur rakstīts Inese Vaidere. Viņi atver to laika kapsulu. Ko jūs būtu ielikusi iekšā? Sporta kurpes. Sporta kurpes. Sporta kurpes, jo tas ir apmēram tas, varbūt tas vienīgais un varbūt tas raksturojušākais, kas manas dienas arī raksturo. Tieši nonākam pie jūsu ikdienas. Jūs esat Eiropas parlamenta deputāti un patiesībā jūs esat jau no 2004. gada. Es gribēju jums vaicāt, kāda vispār ir jūsu ikdiena? Man ikdiena raksturojas ar to, ka man vispār nav nekāda režīma un katra diena ir savādāka. Neviena diena nelīdzinās otrai dienai. Tas ir ļoti tipiski. Tas sākums mums parasti ir pirmdienas. Pirmdienās es aizlidoju uz Briseli. Tad sākās ļoti intensīvs darbs Briselē. Parasti pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena. Ceturtdienas vakaros var lidot mājās, kādreiz jālido piekdien no rīta, bet parasti vienmēr mājās. Ja nav kādas konferences vai kāda tālāk ceļojuma, kas notiek kādreiz arī brīvdienās. Un, mājās esot, piekdienas vienmēr ir pārslogotas, jo tad vienmēr jātiekās ar cilvēkiem un no rīta līdz vakaram. Tās ir tādas lietas, kas nevar tikt izdarītas arī dēļ mūsu režīma, jo es neesmu mājās pusnedēļu, vairāk nekā pusnedēļu. Sestdienas un svētdienas ir jau tādas brīvākas. Es parasti cenšos aizbraukt uz savu brīvdienu māju, tā ir pie jūras, un tad tur es varu noskriet tos 2 kilometrus un tad izvingroties kārtīgi svaigā gaisā. Bet tas dienas režīms arī Eiropas parlamentā, tas ir ļoti dažāds. Mēs 3 nedēļas mēnesī strādājam Briselē, un 1 nedēļa Strasbūrā. Tā ir plenārsēžu nedēļa, tur notiek balsojumi par visiem dokumentiem, bet tās 3 nedēļas Briselē, tā ir šo balsojumu sagatavošana. Vai uz nākamo Strasbūras sesijas sēdi, vai arī, kas notiks pēc mēneša, bet mēs strādājam gan komitejās, es strādāju 2 komitejās, man viena komiteja ir, tā kā es esmu ekonomikas doktora, tad viena komiteja, protams, ir ekonomikas komiteja un monetāro lietu komiteja. Un otra komiteja ir vides, veselības aizsardzības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Es savulaik biju vides ministre un man joprojām, ne no tiem laikiem, bet kopš dzimšanas man daba ir ļoti svarīga. Un tās ir tās 2 komitejas, tātad mēs tur saņemam dažādas likuma projekts, paši sagudrojam visu, ko strādājam pie tā. Un tad mums ir arī frakcijas sēdes. Es strādāju lielākajā Eiropas parlamenta frakcijā, tā ir Eiropas Tautas partija frakcija, un tur mēs vienojamies, kā balsot. Jo mūsu frakcijā ir visu valstu pārstāvi, 27 valstu pārstāvi, un katram ir savas Eiropas kopīgās intereses, un katram ir savas nacionālās intereses. Un dažkārt tās mēdz arī konfliktēt, un, ja, piemēram, mēs runājam par mežiem, tad Maltā meža nav vispār.
Latvijai ļoti daudz mežu. Mums ir jāvienojas, kāda būs mūsu kopīgā politika. Tad, ja mums labi viss izdodas, tad mēs lēmjam, mēs par to balsosim tā, par to tā, par to tā. Šis ir tāds ļoti svarīgs jautājums, te būs obligātais balsojums, bet deputāts ir brīvais ērglis. Mēs tomēr varam katru reizi balsot arī tā, kā mēs vēlamies, kā mēs uzskatām. Bet mēs cenšamies ievērot šo kopīgo līniju. Un tad pēc šīm 3 nedēļām Briselē mēs esam nobrieduši Strasbūrai, un tad mēs dodamies tāpat arī no mājām. Tas sanāk, jūs dzīvojat Latvijā un jūs braukājat visu laiku? Visu laiku, un tā tas ir arī paredzēts, jo principā mums ir 5 dienas paredzētas darbam vai nu Briselē vai Strasbūrā, un 3 dienas ir paredzētas darbam mītnes zemēs, lai tiktos ar vēlētājiem. Arī ģimene ir vēlētāji, vai ne? Tad sestdien, svētdien, ja galīgi nekur nav jābrauc, var satikties savu ģimeni, un viņi arī ir ļoti prasīgi vienmēr. 2004. gads, tagad tā paskatoties, tas īstenībā tie ir gandrīz, tie ir 20 gadi atpakaļ. Un Latvijas neatkarības atjaunošana sanāk ir mazliet vairāk kā 30 gadi, un tad lielāko daļu jūs esat bijusi Eiropas parlamentā. Un tīri tā, tagad angliski sakot, atzūmojot atpakaļ vai ne, uz šiem 20 gadiem, kā jūs redzat Latvijas izaugsmi šo 10 gadu laikā esot Eiropas parlamentā? Ja mēs atzūmojam 30 gadus, tad tā izaugsme ir vienkārši fantastiska. Es ļoti labi atceros sevi 80. gadu beigās, 90. gadu sākumā, kad tas viss, kas mums tagad ir ikdiena, tas likās kā brīnums. Jo padomu laiks, es nezinu, tagad jau daudz neko par to nezinu jaunā paudze, bet tas bija tāds laiks, ko es nekad mūžā negribētu atpakaļ. Ne pie kādiem apstākļiem, tas bija drūms laiks, tas bija ļoti mūsu nācijai, latviešiem ļoti pazemojošs laiks. Jūs iedomājieties tukši veikali, kuros faktiski nekā nav, bet caur pazīšanos kaut ko var dabūt. Veikalos parasti niknas krievu valodā runājušas pārdevējs, ka, ja tu vērsies latviski, tad tev pasaka, lai tu runā cilvēku valodā. Bija jau kaut kādas kafejnīcas, restorāni arī, bet tur vai nu tikai caur pazīšanos, vai caur daži kaut kādu iespiedu kaut kādas 5 rubļus tur tam lielajam cilvēkam, kas ielaid vai neielaid. Un cilvēki bija tādi, kopumā nabadzīgi un neko pasaulē arī neredzējuši, jo ārpus jau no Padomju Savienības neviens gandrīz nevarēja tikt. Un no šīs visas nabadzības, saspiestības, ka arī man ģimene arī dzīvoja, tur var teikt, vienā istabiņā sākumā visi ģimeni, pēc tam mūs iedeva dzīvokli bez ērtībām. Tagad mēs esam atspēršies, un tagad jau lielākā daļa cilvēku, to cilvēku, kas ļoti čakli strādā, ir, es gribētu teikt, uz zaļa zaru. Mēs neatšķiramies vairāk tādos lielos vilcienos no Eiropas Savienības. Vai jūs jūtat kaut kādu starpību, ka jūs satiekat jauniešus no Vācijas, Austrijas? Nē. Protams, ka mums tas dzīves līmenis 30 gados nav audzis tik strauji, kā mēs visi gribētos, jo tajās citās valstīs arī aug. Tā kā mums vajag audzēt 2, 3 ātrāk, lai mēs viņus panāktu, un mēs esam ļoti spēruši milzīgu soli, un tajās varbūt pilsētās neko jau dzīve neatšķirās no rietumu valstīm. Un, ja mēs paskatāmies, kā dzīvo cilvēki Krievijā, Moldovā, es nepieminēšu Ukrainu, tur tagad ir īpaša situācija, tad tā starpība ir milzīga, pateicoties tam, ka mēs esam Eiropas Savienībā, NATO, un ka mums viņi visi palīdz. Un klausoties reizēm kritiku, ko varbūt kādreiz internetu komentāros var redzēt, piemēram, par lietām, kas notiek Latvijā, vai ne, šis ir iedvesmojoši šo dzirdēt, jo patiesībā mēs jau esam tik jauna valsts, un arī mēs augam un attīstamies, un mēs mācāmies, un prieks ir dzirdēt, ka arī jūs redzat to lēcienu tik lielu. Tā kā tas ir ļoti jauki, jā. Ja jūs zinātu, ka mēs neesam varbūt ar nemaz mēs esam varbūt tomēr pašlielākie čīkstētāji, bet ja jūs dzirdētu, kā čīkst, piemēram, Vācu televīzijā, kā es skatos ļoti bieži Vācu sabiedrisko televīziju, ko diemžēl šeit nevar redzēt, bet, ka es esmu Briselē vai Strasbūrā, tad es skatos, tā kā es vāciski arī runāju, un kā viņiem skolotājiem maz algas. Medicīnā nepietiek darbinieku, milzīgas rindas pēc medicīnas, tas ir Vācijā, pakalpojumiem. Jums neliekas kaut kas pazīstams? Tieši tas pats, un ir šausmīgi slikti viņiem visiem. Jā. Tā ir, jā. Tagad paskatoties arī Ukrainas kontekstā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, Eiropas
parlamentā, vai ir mainījusies attieksme kaut kādā veidā pret Latviju un pret Baltijas valstīm? Man liekas, ka vispirms jau attieksme mainījās, kad mēs tur parādījāmies 2004. gadā. Un mans galvenais uzdevums bija parādīt, kas mēs esam. Parādīt, ka mēs esam tikpat izglītoti, ka mēs esam tikpat gudri, ka mēs esam tikpat vareni kā viņi. Bet mums ir bijusi arī smaga pagātne. Ja Rietumvalsts varēja attīstīties šos gadus, kopš pēckara laikiem līdz 2004. gadam, tad mums visu laiku ekonomika tika grauta, nostādīta uz galvas, un mēs tikām izzagti, kolonizēti. Jūs to ļoti labi zinat no vēstures, un es to visu pastāstīju. Un tā attieksme mainījās. Viņa vēl vairāk šī attieksme mainījās 2008. gadā, kad Gruzijā iebruka Krievija un faktiski anektēja divus lielus Olimpisko spēļu laikā. Jā, tas bija, es to ļoti labi atceros, tas bija augusts, Olimpisko spēļu atklāšana, un Krievija iebruka Gruzijā, un mēs toreiz pieprasījām ārkārtas ārlietu komitejas sēdes. Es strādāju ārlietu komitejā toreiz, un mēs par to runājam, un tas bija ļoti sarežģīts process. Vēl attieksme vairāk mainījās 14. gadā, kad mēs atkal 14. gadā, kad Krievija iebruka Krimā, kad mēs atkal stāstījām, ka viss ir vajadzīgas sankcijas, personālās sankcijas, un tas viss, kas, teiksim, Krievija atturēt no tālākā, arī sāka pārdomāt, bet nebija vēl gatavi nostāties pret agresoru valsti. Radikāli mainījās nostāja 2022. gadā, tātad, kad Krievija iebruka Ukrainā, un tad es esmu saņēmusi tik daudz personīgu tādu vārdu. Ines, tev bija taisnība. Mēs neieklausījāmies, tev bija taisnība. Šos vārdus pateica arī Urzula Fonderlajena no tribīnas. Šos vārdus ir pateikusi arī Roberta Metsola, kas ir parlamenta prezidenta, ka mēs neieklausījāmies tajos Baltijas valstu deputātos un arī poļos, kas mūs brīdināja, ka tas var notikt un ka tas ir ļoti iespējams. Un šī attieksme ļoti, ļoti mainīsies katrā ziņā. Sanāk tā, ka mūs uztver vēl nopietnāk, iespējams. Mūs uztver ļoti nopietni, jo mēs zinām Krievu mentalitāti, mēs zinām, kas notiek šajās valstīs. Mums par lielu pārsteigumu toreiz visas Eiropas Savienības dalību valstis nostājās vienotā frontē atbalstīt Ukrainu. Atgriežoties mazliet, jūs ieskicējāt par šo te mežu tēmu un teicāt, ka Maltā, piemēram, nav mežu, vai ne? Un tad viņiem varbūt nav tā izpratne, kas tur ir tik būtisks vai svarīgs. Un es izlasīju jūsu viedokļu rakstu par to, ka vecie meži ir jākopja, nevis jācēt. Un šeit es vēlējos vaicāt, kādēļ jums rūp un ir tik svarīgs šis temats? Tas, ko es pašlaik vēroju jau pēc šī raksta uzrakstīšanas, es arī devos mežā pēc mazas eglītes un skatījos, ak, Dievs, kā tiek tagad, kādā tempā tiek izcirsti meži tieši tagad. Acīm redzot, meža cirtēji grib paspēt līdz tam brīdim, kad iestāsies, varbūt tādi stingrāki noteikumi. Un mēs tagad arī esam dzirdējuši no klimata un enerģētikas ministrijas, ka klimata jautājumus mēģinās risināt, izcērtot vecos mežus. Es pirmoreiz to izdzirdēju, es domāju, tas taču ir joks. Izrādās, tas nav joks. Skaidrs, ka vecie meži arī jākop, ir vajadzīgi tie koki, kas sasniedz ciršanas vecumu, tie ir jāizcērt. Tāpat arī daži trūdošie koki, kas arī palielina CO2 izplūdes gaisā, tie arī ir jākop, lai gan tās ir ļoti nopietnas dzīvotnes. Šajos trūdošos kokos dzīvo ļoti daudz derīgu dzīvu būtņu, vai ne? Tātad tas ir, tam ir jāpieiet saudzīgi, ir par to jādomā. Bet tagad, ko es redzu, ir vienlaidus cirsmas, tās netiek vēl apstādītas, tiek cirsts un cirts no jauna. Un kad vēl šie meži sasniegs tādu kondīciju, kad mēs varēsim teikt, tie ir līdzvērtīgi tagadējiem veciem mežiem, tas būs pēc gadiem, bet tie būs jau stādīti meži, tie nebūs dabiski veidojušies. Un, teiksim, tur priežu, egļu, bērzu, ozolu, apšu kombinācijas, diez vai kāds par to domās. Vienlaidis sastādīs vienkārši, kā mēdz tagad daži teikt, zaļo masu, un man tas tiešām baida. Un tā kā ir jānāk pie saprāta, un mums ir transports, lauksaimniecība, enerģētika. Šīs ir tās nozares, kurās ir jāstrādā, lai samazinātu emisijas. Bet tas ir sarežģītāk. Kokus izcirst un stādīt jau relatīvi vienkāršāk. Es domāju, ka varbūt ka šeit tieši komerciālās intereses ir primārās, kas to procesu bīda tādā virzienā. Jā. Kāda ir kopējā sajūta Eiropas parlamentā par šo te
klimata neutralitātes mērķiem, lai sasniegtu 2050. gadā. It kā 27 gadi vēl līdz tam sajūta, ka it kā ir daudz, bet kopumā virzās viss tādā pareizajā virzienā. Kopumā viss virzās pareizajā virzienā. Jo lielākā daļa cilvēki ir sapratuši, ja mēs neko nedarīsim, situācija kļūs dramatiskāka. Skaidrs, mēs nevaram ietekmēt tās lielās klimata pārmaiņas, kas nav no mums atkarīgas, bet klimata pārmaiņas, kuras mēs izraisam, bezatbildīgi saimniekojot, tās ir ietekmējamas. Un, protams, mēs tie mērķi, ko mēs nospraudām vēl pāris gadus atpakaļ, tie tādi ļoti vareni mērķi, vai mēs sasniegsim, kad mēs sasniegsim, to es īsti nezinu. Bet karš, protams, Ukrainā ir licis ļoti daudz, ko pārdomāt, kā tas ir vajadzīgs. Šie mērķi kļūst vēl aktuālāki, jo Ukrainā bezdievīgi tiek sabojāta vide. Bet tas neatceļ zaļo kursu, mums par to ir jādomā. Un tagad pat arī Parīzes konferences galvenais mērķis, kādu mēs viņu sasniegsim, to mēs redzēsim, ir tomēr mazināt šo temperatūru, mēģināt to, kas no mums ir atkarīgs. Lai mēs tos 1,5 grādus mēs tā kā varbūt noturētu, lai mēs nenoslīkstam visi tuvākos 20 gados. Ļoti ceram, ka tas izdosies. Mēs strādājam pie tā. Šeit mazliet atkal atgriežamies atpakaļ pie laika kapsulas. Kas būtu otra lieta, ko jūs liktu savā laika kapsulā? Viens ir sporta kurpes. Ziniet, es tur labprāt iestūķētu klavierus, jo es spēlēju klavierus, bet tas diez vai izdosies. Es domāju, katrā ziņā kaut ko tādu, kas varētu, man mūzika ļoti svarīga. Man mūzika skan visu laiku, atskaitot, kad es skrienu, tad es gan neklausos neko, jo man ļoti patīk dabas trokšņi riņķī apkārt. Arī tad, ja skrienu pa pilsētu vai pa parku, man patīk, ka es dzirdu to, kas tur notiek. Bet mājās, mašīnā, tur es vienmēr klausos mūziku, nemaz nerunājot par koncertiem. Tātad tas varētu būt kaut kāds agregātiņš, kur es varētu to mūziku dabūt, kas rada to labo noskaņu. Labu noskaņu un mūžums taču ir visiem vajadzīgs. Vai? Protams, jā. Starp citu, interesanti jūs šo pieminējāt, jo es arī sekotājiem uzdevu jautājumu, ko man sekotāji gribētu pavaicāt Inesei Vaiderei, un bija ļoti jauks jautājums, ko es tieši arī gribēju jums uzdot. Kas jūsu ikdienu padara priecīgāku un vieglāku? Ļoti daudzas lietas. Es principā esmu diezgan priecīgs cilvēks. Es pamostos absolūti lielākoties ar smaidu. Domāju, cik forši, vai ne, tā diena ir tik feina, un kad sevišķi, ka es esmu savās brīvdienu mājās, paskatās pa logu, un tur ir jūra, un tur ir daba. Vienalga, kaut vai tas ir novembris, vienalga, tas ir skaisti. Man patīk uzreiz pēc tam atkal ieslēgt kaut kādu skaistu mūziku, tas man patīk. Man patīk mans kaķis ļoti, un kaķis tas ir rītā vakarā noskaņojuma veidotājs, un sevišķi tad, kad viņš man ilgāku laiku nav redzējis, viņš no manis neatkāpjas, ne solīt, viņš stāsta. Kāds kaķim ir vārds? Kaķim ir vārds Manfrēds. Vai nav skaists vārds? Ļoti Manfrēds. Jā, un viņš tieši izskatās pēc Manfrēda. Ja jūs viņu redzat, viņš ir Manfrēds. Manfrēds, mūzika. Jā, man arī patīk paskatīties labas filmas, pārsvarā krimiķis. Man patīk tas asums, kas tur ir iekšā. Un tāds. Jā, man patīk arī, ko var pamācīties valodas, teiksim, franču krimiķus, vācu krimiķus, ka tur noņem tos tulkojums, kur var. Jā. Un tad atkal bišķi atsvaidzina valodas zināšanas. Tas, un, protams, daba man ārkārtīgi, man patīk ravēt, neticēsiet, man patīk ravēt. Jo tu aizēji un tas ravējamais apgabals tāds, ir ar nezālēm, bet tu ej projām un viņš ir tīrs. Un man patīk skaista vide apkārt, es vienmēr sakārtoju puķis vāzēs un es nevaru sākt strādāt vai kaut ko citu, kad man māja nekārtība. Ja jūs nebūtu politikā, ja jūs nebūtu Eiropas parlamenta deputāte, ja jūs nebūtu ar ekonomiku saistīta, jūs esat domājis, kas jūs gribētu būt? Man liekas, ka es esmu tas, kas es gribu būt, un pirms es ļoti spirinājos pretī, ka mani tiešām vilkšus ievilka politikā. Es strādāju Latvijas universitātē, es strādāju ar studentiem, ekonomikas fakultātē. Man patīk pamācīt citus. Ja jūs padomus dot vai ne, par jebkuru tematu prasiet tikai tūlīt. Bet tas ir vienkārši arī tāds, kā mēdz teikt, profesionālais kretīnisms. Ar gadiem tu vērtē cilvēkus, tu viņiem dod padomus un tā. Man ļoti patīk strādāt ar studentiem. Tā kā es droši vien, ka būtu palikusi pie tā paša universitātes profesora darba. Man tas patika.
Brīnišķīgi. Tad, jā, bieži šādu atbildi patiesībā nedzird, jo vienmēr ir tas, jā, es gribētu būt bijis tas un tas. Laiks ir paskrējis nenormāli strauji, un man ir jāveicā vēl trešā lieta, ko jūs liktu savā personīgajā laika kapsulā, tātad sporta kurpes, milzīgas klavieres. Vai vismaz kaut kas tāds, kas atskaņo mūziku. Un trešā lieta. Kaut kas. Un, ziniet, ārkārtīgi būs tagad ļoti triviāla atbilde. Nu, protams, mobilais telefons. Bez tā mūsdienu cilvēks ir pilnīgi pazudis. Nu, mans briesmīgākais murgs ir bijis, ka es sapņoju, ka ir pazudis mobilais telefons. Tu nekā vairs nezini, nekādu kontaktu, nezini, kur tev jābūt, kas. Bet tas ir darba ziņā, pilnīgi nepieciešama lieta, bet arī, ka tur var paskatīties arī, ja tev nav tavu mīļie cilvēki, nav riņķi apkārt, tu pasties viņu bildītes, paskaties kaut ko jauku. Tur ir mīļas atmiņas iekšā, daži video faili. Tur ir tādas lietas, kas tev arī var radīt ļoti labu noskaņu. Tā kā to noteikti jāpaņem līdzi šī lieta. Nav nekas oriģināls, bet es tā domāju, bez tā jau dzīvot, laikam, mūsdienās galīgi nav iespējams. Mobilais telefons man šķiet pats par sevi ir viena milzīga laika kapsula. Paņemot katru telefonu, tu vari galerijā aiziet uz un visas, jā, es tā, kad iešāvās prātā, ka es varbūt tās savas atmiņas gribētu arī paņemt līdzi, bet tur jau tas viss ir. Tas viss ir iekšā. Paskrūlē, un tas viss tur ir. Tā kā ļoti labi. Bildītas atmiņas, viss skaistās lietas, tā tur tas viss ir. Lieliski. Milzīgs paldies jums par jauko sarunu. Es jums vēlu veiksmi arī turpmākajā darbā. Un vēlreiz tiešām paldies par to, ko jūs darāt. Ir liels prieks dzirdēt arī tādu Latvijas patriotismu jūsu balsī. Tas ir ļoti jauki. Un, jā, izdošanos visu to labāko arī turpmāk un sekosim līdzi jūsu darbam Eiropas parlamentā. Paldies! Paldies! Man ļoti patika ar jums runāt. Jūs man pilnīgi tā kā tik ļoti iedvesmojāt, lai es uz runāšanu. Paldies jums arī! Paldies liels! Par ko es aizdomājos gan sarunas laikā, gan arī iespējams domāšu mazliet pēc tam, ir tas, ka Inese Vaidere teica, tad, kad es vaicāju par šiem 20 gadiem, kopš viņa ir Eiropas parlamentā, kā Latvija ir izaugusi. Un viņa teica, ka viņas prāt, atzūmojot atpakaļ šos 20 gadus, Latvijas izaugsme ir patiešām milzīga. Un šobrīd, esot Eiropā vai kādā, piemēram, Vācijā esot vai aizbraucot uz Latviju, tas kontrasts nav jūtams, ka šeit ir Latvija un tur jau kaut kur ir Eiropa. Patiesībā Latvija ir Eiropa un mums ir jānovērtē tas, cik daudz mēs esam padarījuši un ieguvuši šo 20 gadu laikā.